kas līdz ar to rada mazliet lielāku skaidrību, ko tad darīt ar elektroniskiem rēķiniem. Un faktiski likums regulē ne tikai elektronisko dokumentu izmantošanu, bet regulē arī to, kādas ir prasības elektroniskiem rēķinam tieši konkrēti, kad tas ir elektroniskā formā, un arī nosaka elektronisko rēķinu glabāšanas prasības. Šajā likumā būtiski pievērst uzmanību tādām, teiksim, es uzskaitīju tās lietas, kas ir tās pašas būtiskākās. Pirmkārt tas, ka par nodokļu rēķinu kalpos jebkurš rēķins, kas ir saskaņā ar likumu sastādīts, bet jebkādā elektroniskā formātā. Tas jebkādā faktiski ir jāuzsver, jo tādā brīdī, kad mēs skatāmies, teiksim, elektronisko dokumentu likumu un no tā izrietošos ministra kabineta noteikumus, liekas, ka formātus, tas, teiksim, sarakstīns ir tikai tik, cik tur ir minēts. Bet Finanšu ministrija ir apstiprinājusi, ka jebkurā elektroniskā veidā tas arī nozīmē, jebkurā. Mums tiek dotas diezgan plašas iespējas. Otra lieta, kas ir jānodrošina ar elektroniskiem rēķiniem, tas ir izcelsmes autentiskums, nemainīgums un salasāmība. Kas nozīmē, pirmkārt, tad, ja jūs darat kaut ko elektroniski, sāciet ar to, ka jūs sakārtojat savu saimniecību, un jums ir legāls datorprogrammas un legāls nodrošinājums, un tāds, kas spēj nodrošināt nemainīgu saturu un kvalitāti tam dokumentam, ko jūs radat. Ar autentiskumu mazliet ir diskusijas par to, kā nosaka autentiskumu, tāpēc, ka viens ir tas, ka dokuments pats uzrāda savu izcēlesmi, bet ir vēl arī jautājumi par to, bet kas man jāsaglabā tad, kad es saņemu elektronisko pastu, kurā ir iekšā rēķins elektroniskā formātā, vai šis elektroniskais pasts man arī ir jāsaglabā, jo ja man kādu dienu kādam jāpierāda, ka es esmu saņēmis no konkrēta adresāta šo rēķinu, varbūt man tas noderēs. Viennozīmīgs atbildes nav, bet es teiktu, jā, tas arī varētu būt pierādījums. Tad ir nosacījums, ka elektronisko rēķinu var izsniegt tikai tad, ja otra puse ir atzinusi šādu kārtību un formātu. Būtībā tas nozīmē, ka kaut kā jums ir tomēr jāsaņem otras puses akcepts. Protams, ir daudz normatīvi akti, kas paredz dažādas izņēmumus, bet faktiski ir jāpadomā par to, lai jums būtu tas pierādījums, ka otra puse ir pieņēmusi šādu dokumentu. Nemazāk svarīgi tas, ka nodokļu maksātājiem pienākums garantēt darījumu izsekojamību un to saistību. Bet tā ir lieta, kas ir bijusi vienmēr, un tas ir skaidrs, ka jebkas, ko jūs reģistrējat grāmatvedības reģistros, jebkuri attaisnojumi dokumenti, veiktās darbības, tam visam jābūt izsekojamam, saistītam un pierādošam attiecībā uz to, ko jūs darat. Tagad tā teikt, mazliet tā kā savādāk ir tas, ka agrāk bija tā, ka visi dokumenti jāglabā bija tikai vienīgi iekšzemē. Bet mēs visi saprotam, ja tā pasaule kļūst elektroniski, mēs nevaram mūžīgi to visu glabāt vienā vietā. Pastāv iespēja izmantot kaut kādus citu valstu pakalpojumu sniedzējus vai kādus citur izvietotus serverus. Līdz ar to elektroniskajā pasaulē dokumenti var būt izvietoti daudz kur citur. Jums ir galvenais jānodrošina tiešsaistes piekļuve attiecīgajiem dokumentiem. Ja jūs tos dokumentus glabājat elektroniski, jums ir pienākums nodrošināt šo tiešsaistes pieeju un uzrādīt tādus dokumentus Latvijas valsts iestādēm un, ja gadījumā, teiksim, ir nepieciešamība arī citu valstu iestādēm.